Pirms vēl ziema bija pieteikusi savu atnākšanu. Piejūras tautas skrējiena dalībnieki Cernikavā paspēja izbaudīt rudens lapu zeltu. Šī sportiskā aktivitāte jau kļūst par tradīciju, un šogad pulcēja vairāk nekā 150 skrējējus no visas Latvijas. Gan jau pieredzējušus, gan arī pavisam mazus. Šoreiz starta līnija Cernikavas sporta kompleksā bija pamanām jau no tālienes, kas piešķīra pasākumam krāsainību un svētku noskaņu. To palīdzēja nodrošināt orientēšanās kluba Kāpa aktīvisti, kuru šo aprīkojumu ieguvuši realizējot Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansētu projektu. Laba tehnika, teltis, tāds kā šī tāda arkveida teltis, konusveida. Ja. Jebkuras, kas ir sacensībai apkārt, piemēram, servis un tam līdzīgi, sacensības padara krāšņāks. Tas ir pozitīvi. Projekta rezultātā iegūtais aprīkojums ļauj organizēt gan profesionāla līmeņa, gan arī plašai publikai pieejamas orientēšanās, kā arī skriešanas un slēpošanas sacensības, tādējādi popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Projekts tas mums palīdzēja atjaunot materiālo bāzi, gan inventārs, kā redzat, vārti piepūšamie, kas padara pasākumu daudz skatāmāku un baudāmāku dalībniekiem. Datorsistēmas vairākas gan priekš laika ņemšanas, gan priekš karšu zīmēšanas. Tāpat arī laikrādes dalībniekiem. Tāpat mēs projekta ietvaros arī iegādājamies Cernikavas piejūras parka no Garciem līdz Cernikavai kartes. Sporta orientēšanās kartes jau esam sarīkojuši gan Latvijas kausa posmus tur, gan arī veicam apmācību. Šobrīd arī tālāk strādājam pie orientēšanās poligonu izveidi. Projekta realizācija bijusi iespējama pateicoties publisko un privāto partnerattiecību biedrības Cernikon aktivitātēm. Biedrības izstrādāta attīstības stratēģija spējusi piesaistīt Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Biedrības organizētajos projektu konkursos finansējumu saņēmuši un Cernikavas novadā realizēti jau daudzi, gan lielāki, gan mazāki projekti. Orientēšanās kluba Kāpa realizētā projekta kopējās izmaksas ir 8787 lati, no kuriem 90% ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.